Sveiki, mīļie draugi! Šodien atkal parunāsim par Dievu vārdu un atkal no tāda miesīga vai garīga skatu punkta. Mācīsimies atkal atšķirt šīs lietas, un šoreiz konteksts būs ļoti svarīgs. Ja? Un tātad mēs runāsim par to, kas ir Kristus miesa. Miesīgs redzējums un garīgs redzējums. Un, protams, mēs to visu pamatosim caur rakstuvietām, skatīsimies uz to caur svētajiem rakstiem, kuri mums ir tieši tāpēc arī doti, lai mēs varētu pārbaudīt savu atklāsmu, savu redzējumu, savu izpratni par kādu konkrētu jautājumu un to pamatot. Kā pirmā rakstvieta, protams, nāk prātā, kam Kristus gara nav, tas arī Kristum nepieder. Ja? Tātad pirmkārt un primāri svarīgākais, kas mūs atšķir no pasaules, ja? Kas mūs atdala no pasaules dievam, ir Kristus gars. Ja? Tātad mēs esam apzīmogoti ar svēto garu līdz tā kunga atnākšanas dienai. Ja? Tas ir kā mūsu sadarināšanās gredzens, mēs esam Kristus līgava kā draudze, ja? Mēs esam Kristus miesa. Citās vietās arī tiekam izskatīti ja, kā viņa sieva, ja, tātad šī sadraudzība, ja, kur Kristus ar draudzi ir kā vīrs un sieva, kur viņš ir savas draudzes galva, ja, un draudze ir pakļauta Kristum. Un tātad Kristus gars, ja, tas ir pats galvenais, kas norāda uz to, ka kāds pieder vai nepieder Kristum. Un kā mēs varam zināt, ja, ka kādam ir Kristus gars? Tātad pirmkārt ir teikts, ja, ka Kristus gars liek saukt mūsu sirdīs aba tēvs. Ja, tātad mūsu sirdīs ir šī tiekšanās pie Dieva kā pie tēva, vēršanās pie viņa kā pie tēva. Ja, tātad arī attiecīgi šī drošības sajūta, ko tu saņem sadraudzībā ar Dievu, ja, kā tu izjūti Dievu kā autoritāti, kurai jāpaklausa, ja, bet tajā pašā laikā tu saproti, ka viņš ir kāds, kurš tevi aizstāv, kurš par tevi rūpējās, un tas ir tātad primāri, ja, kad mēs vēršamies pie Dievu kā pie tēva, jo, ja mūsos nav šī Kristus gara, ja, tad tu pie Dievu kā pie tēva nespēji vērsties, un vēl vairāk tu to uzskati par kaut kādu maldus mācību un tā tālāk, ja, kā mēs to redzam arī jau laikos, kad Jēzus staigāja pa zemes virsu, kad tieši par to, ka viņš sauc Dievu par savu tēvu, viņu arī gribēja nogalināt, ja, jo tas arī parāda to, ka tu sev pielīdzini Dievam, ja, tad, jo ežiem dzimst eži un vilkiem vilki, un attiecīgi, ja Dievs ir tavs tēvs, tad tu esi Dieva bērns, ja? Un tā tad, ja tu sev pielīdzini Dievam, tā tad tev vajag nogalināt, ja? Jo jūdi nespēja noticēt, ka Jēzus ir apsolītais Mesija, Dieva dēls nācis miesām. Un tātad tieši tas arī ir tas, kam šodien joprojām Izraēla tauta nespēja noticēt, ja? Nav pieņēmuši Jēzu Kristu kā Dieva dēlu, ja, kā savu pestītāju. Un tajā visā ir savs nodoms, ja, kā Dieva vārdā teikts, kad visi ir saslēgti grēkā, lai visi tiktu taisnot, ja, jo viņa nepaklausības dēļ mēs esam saņēmuši pestīšanu Kristū. Un mēs zinām, ka arī viņi atzīs Jēzu par Dieva dēlu, bet tas notiks jau laiku beigās, kad pilns pagānu skaits būs nācis pie Kristus. Taču šobrīd, tātad pat, ja kāds ir ebrejs, ja, pēc miesas raugoties, tas nenozīmē, ka viņš ir Kristus miesa. Un to mums, mīļie, ir ļoti svarīgi saprast. Ja, jo, diemžēl, daudz kur var dzirdēt, ka joprojām cilvēki to nesaprot un vēl trakāk sludina citiem, ka tātad Dieva Izraels ir it kā šī te miesīgā Izraēla, ja, kas šodien ir Jeruzāleme, ja, miesīgā sapratnē, ja, izpratnē, bet tātad, kā jau mēs tikko vienojāmies, un kā tas ir teikts svētajos rakstos, kam Dieva gara nav, tas Kristum nepieder. Un tātad
neatkarīgi no tā, ja, vai tu esi ebrejs, vai tu esi latvietis, vai tu esi vācietis, vai tu esi jebkuras citas tautas pārstāvis, ja tev Dieva gara nav, tu Kristum nepiederi. Un savukārt, ja tev ir Kristus gars, tad tu piederi Kristum neatkarīgi no tā, kādas tautības pārstāvis tu esi. Tā tas mums arī ir aprakstīts vēstulēs Galatiešiem. Tā mēs tūlīt izlasīsim, vai ne, jo Dieva vārds vislabāk, protams, mums visu paskaidro un saliek visas lietas pa vietām. Tātad Galatiešiem 3. nodaļā mums ir rakstīts tā, sākot no 27. panta. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzu. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Abrahama dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Un tā tad nevis kaut kādi miesīgi parametri, ja, kā mēs to bieži dzirdam, ja, kad ebreji apmēram ir a priori Dieva tauta. Bet tā nav, mīļie, ja, tāpēc, ka šodien ir cita derība. Un jā, protams, viņi par cik ir nākuši no dabīgā eļas koka, viņiem pavisam vienkāršāk ir, teiksim, ieaugt Kristū, ja, un tajā visā, kas ir Dievs un tā tālāk. Viņiem to visu ir vieglāk saprast, jo viņi pārzina Toru un tā tālāk. Ja, tātad viss šīs Dieva lietas, viss, kas Dievam patīkams un tā tālāk, viņi ir tajā mācīti. Bet, kā mums arī Dieva vārds saka, ja bauslība spētu kādu padarīt par ticīgu un respektīvi pestītu Dievu priekšā, ja, tad nebūtu jānāk Kristum. Un ne jau tāpēc, ka bauslība ir slikta, bet tāpēc, ka tā nespēja neko mūsu miesas dabas dēļ. Ja. Tātad bauslības ceļš, tas ir pilnīgi cits ceļš. Ja. Tas ir vecās derības ceļš, un mums šodien ir dots jauns un dzīvs ceļš, ja, kas nav mazsvarīgi. Jauns ceļš un dzīvs ceļš, proti Jēzus Kristus ir jaunās derības ceļš, pa kuru ejot mēs tuvojamies tēvam, mēs nonākam pie tēva, mēs ejam uz mājām, ja, un ejot pa šo ceļu, ja, tātad mēs tiekam arī pārvērst viņa līdzībā no spēku uz spēku, no godības uz godību, no ticības uz ticību, kā mums to arī saka svētie raksti. Un svētie raksti arī saka tā, ja, ka tātad ir šī pilsēta, ja, ir šis Dieva iestādījums, ir šis Dieva Izraels, debesu Jeruzalem, ja, un uz šīs pilsētas pamats stāv rakstīts, ja, ka Dievs ir atzinis savējos un lai atstājās no ļaunuma katrs, kurš piesauc viņa vārdu. Un tātad tas nav mazbūtiski, ja, mīļie, jo arī tātad mums jāņem arī vērā, ja, kad bieži vien mēs arī redzam tādu otru galējību. Ja šodien tikai tāpēc, ka es ticu Jēzum Kristum, es esmu kristietis, tad jau es arī varu vienkārši izdomāt pats visādu savus noteikumus, ja, visādu kaut kādu savu redzējumu, un tas neko nenozīmē. Ja. Es tik un tā esmu kristietis un basta, ja. Bet ko saka Dieva vārds šajā sakarā? Izlasīsim atkal Dievu vārdu, ja, kas ir kā apusgriezīgs zobens un atdala dvēselisko no garīgā, tā palīdzot mums labāk saprast lietas būtību. Un tātad, nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tā kunga nams, tā kunga nams, tā kunga nams. Es jums lasu no Jeremijas grāmatas 7. nodaļas no 4. panta. Jo tikai tad, ja jūs nopietni labosiet savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību, bet nesaskaņu gadījumos izturēsieties pēc taisnības cits pret citu, kad jūs neapbēdināsiet svešnieku bārenu un atraitni un neizliesiet nenoziedzīgas asinis šī vietā un nekalposiet citiem dieviem sev pašiem par postu, tad es ļaušu jums dzīvot šī vietā, šī zemē, ko es devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem, bet redzi, jūs paļaujieties uz viltus vārdiem
kas nekam neder? Vai tad jums bija zakt, nokaut, laulību pārkāpt, nepaties zvērēt un kvēpināt baljānam un kalpot citiem dieviem, kas jums sveši? Un tad jūs nākat un stājaties manā priekšā šī namā, kas nosaukts manā vārdā, un sakāt, mēs esam glābti, un turpināt darīt visas šīs negantības. Tātad Dieva vārds skaidri un gaiši pasaka, ja, kad neskatoties. Protams, šeit mēs saprotam, ka runa iet par vecās derības laiku, ja, kad aktuāli bija bauslība, bet, ja mēs skatāmies kontekstā, tad mēs saprotam, ka bauslības atcelšana neatceļ Dieva dabu, ja, to, ka Dievs ir taisns un to, kas viņam ir patīkams un kas viņam ir pretīgs. Ja. Par to ļoti daudz ir runāts svētajos rakstos, un Dievs vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats. Un tātad šeit ir atkal tā otra puse, ja? Neskatoties uz to, ka mēs miesīgi, ne no miesīgiem parametriem saņemam pestīšanu Kristū, bet no Dieva žēlstības caur ticību, tātad ir tomēr kaut kādi parametri, ja, kur norāda uz to, vai tu neesi atzinis Dievu un ej pa šo pestīšanas ceļu. Ja. Tātad ir kaut kādi parametri, ja, ka tu vari saprast, vai tu seko Dievam, vai tu seko Jēzum. Un, protams, varbūt arī šeit vairāk varianti. Ja? Tātad viens ir tas, ka tu vispār neesi ne tuvu stāvējis Dieva patiesībai un tu nezini, kas ir Dievs. Otra ir lieta tāda, ka tu varbūt esi atzinis Kristu un tu esi pieņēmis Dievu garu, bet tu spītīgi turies pretī viņam un tu neesi atzinis patiesību līdz galam un joprojām esi kā miesīgs kristietis. Par to arī ļoti daudz ir runāts, tīpaši par to ir runāts tātad vēstulēs korintiešiem, vēstulēs galatiešiem, ja, par to no dažādiem skatu punktiem. Tātad korintiešu draudzē par to, ka tieši šis moments, ja, ko mēs tikko lasījām Jeremijas grāmatā, ja, ka cilvēki domā, ka viņi ir kristieši, bet viņi joprojām dara kaut kādas šausmu lietas, ja, un pievelk to, kā normālu un uzskata sevi par glābtiem. Ja? Un savukārt vēstulēs galatiešiem apostols pārmet šai draudzē, ja, šīm draudzēm, ka tātad viņi ir iesākuši garā, ja, tātad pieņēmuši ticībā Dievu garu, un tagad viņi grib miesā to pabeigt. Ja, tātad atkal iet šo bauslības ceļu. Viņi atkal pasludina, ka ir jāievēro kaut kādas dienas un mēneši. Ja. Viņi atkal pasludina, ka ir nepieciešams apgraizīties. Bet ko apostols Pāvils viņiem saka? Ja, te mēs arī bišķiņ par to varam palasīt, jo tas ir ļoti būtiski. Ja. Tātad šī ir tā otra puse, kur mēs saprotam, ka ne no miesīgiem parametriem mēs pieņemam Kristu, bet pēc tā, ko mēs darām, ja, pēc Kristus pieņemšanas pareizā veidā, ja, caur ticību, mēs arī varam saprast, vai mēs esam reāli atzinuši patiesību, vai mēs vienkārši dzīvojam ilūzijās par to, ka mēs esam glābti. Un tagad izlasīsim Galatiešu vēstulēs no 4. nodaļas 20. pants sākot, ja. Un šeit tieši ir runāts, ja, tātad par šo te miesīgo un garīgo redzējumu uz to, kas ir Kristus miesa, ja. Tātad sakiet man jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka. Proti ir rakstīts, ka Ābrahamam piedzima 2 dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās, bet tas, kas no kalpones, ir dabīgi dzimis, turpretīm tas, kas no svabadās pēc apsolījuma. Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas derības, viena no Sīnai kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir Hagare. Bet Hagare ir Sīnai kalns Arābijā un atbilst tagadējai Jeruzalemei, jo tā ar saviem bērniem ir kalpu stāvoklī. Bet augšējā Jeruzaleme ir svabada, tā ir mūsu māte, jo ir rakstīts priecājies neauglīgā, kas nedzemdē gavilē un sauc skaļi, kas necieti bērnu sāpes, jo daudz bērnu ir vientulē vairāk nekā tai, kam ir vīrs. Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni kā Īzaks, bet kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad. Bet ko saka raksti?
padzen kalponi un viņas dēlu, jo kalpones dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu. Tātad, brāļi, mēs neesam kalpones, bet svabadās bērni. Un tālāk 5. nodaļa. Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Jā, un te arī tālāk vēl bišķīt palasīsim, ja, tas ir arī ļoti svarīgi. Ja. Tātad redziet, es Pāvils saku jums, ja jūs tiekat apgrēzīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgrēzīts, ka viņam jāpilda visa bauslība. Jo tātad viņš atzīst bauslības ceļu priekš sevis kā pestīšanas ceļu. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnot, jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamatu iegūt taisnību, jo Kristu Jēzu nedz apgrēzīšana ir kas, nedz neapgrēzīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Un tātad tālāk kontekstā Jāņa vēstulēs mēs arī redzam, ja, kad, un šī ir tā mīlestība, ka Dievs mūs tik ļoti ir, nevis, ka mēs Dievu esam mīlējuši, bet ka Dievs mūs tik ļoti ir mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu. Ja? Tātad šajā mīlestībā ticība darbosies, ja? Kad mūsu fokus ir uz Dievu mīlestību. Un tātad tālāk arī tur ir teikts, ja? Jāņa vēstulēs, un mēs esam atzinuši Dievu mīlestību, un mēs esam ticējuši tai. Ja? Un tas ir ļoti būtiski, jo tikai mīlestībā, un šī ir tā mīlestība, ka Dievs mūs ir mīlējis, nevis mēs Dievu. Tātad tā ir milzīga atšķirība nekā mums sludina bauslība. Ja mīli savu kungu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, un, protams, ka tas ir pareizi mīlēt savu kungu ar visu savu dvēseli, ar visu, kas tu esi un kas tev ir. Bet ja mēs varētu sasniegt šo stāvokli caur bauslības ceļu, tad Jēzum nebūtu bijis jāmirst. Saprotiet to atšķirību, ja? Tātad bauslis pats par sevi ir svēts, bet mūsu miesas dabas dēļ viņš mums nekā nepalīdz. Tev nekā nepalīdz tas fakts, ka tev kāds nolas priekšā, ko tev būs un ko tev nebūs. Ja? Tikai atzīstot Dieva mīlestību, mūsu ticība strādā, ja? Mūsu ticība ir aktīva un darbīga un dzīva, kas arī parādās mūsu darbos. Ja? Tātad tajā, ka mēs spējam piedot, ka mēs spējam parādīt žēlstību tuvākajiem, ka mēs spējam mīlēt tuvāko, kas arī ir visas bauslības piepildījums. Āmen. Un, jo tātad Kristū nespēja neko nedz apgrēzīšana, nedz neapgrēzīšana, bet mīlestība, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Ja? Un tālāk tur ir teikts, jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir sajaucis, ja? Un lai kas tas būtu, viņš saņems sodu, jo tas ir ļoti būtiski. Ja? Tātad tas ir ļoti svarīgi, kam cilvēki tic, ja? Un tas ir dzīvības un nāves jautājums, ja? Jo, kā jau tikko kā mēs te arī lasījām, ja? Tātad, ja jūs gribat iet bauslības ceļu, tad jūs bez Kristus esat palikuši. Un tātad, izejot no tā visa, ko mēs tagad izskatījām, ja? Mēs varam saprast, ka ne jau miesīgi parametri, neskatoties to, ka cilvēks varbūt pārzina Toru, ka viņš tur zina to un šito, un viņš ir apgrēzīts un vēl neskāds, un viņš ir ebrejs, ja? Nekas no tā nenosaka viņa piederību Kristum. Tātad Kristum pieder brīvās dēli, ja? Tie ir tātad Sāras bērni, ja, tie ir apsolījuma bērni, kuri pestīšanu saņem ticībā, ja, un saņem tātad Abrahamam apsolīto Abrahama apsolījumus. Ja. Jā, un šodien, diemžēl, mēs bieži dzirdam, ja, ka pēc kaut kādiem miesīgiem parametriem joprojām cilvēki nosaka to, un pasludina pat citiem, ja, kas kam pieder. Ja. Man atnāca tāds vārds, ka Kristus miesai nav tetuvējumu. Un šis tetuvējums, ja, tādā līdzībā izsakoties, ja, simbolizē šo vēlēšanos uztetojot Kristus miesai, piemēram, es nezinu, varbūt tādu tetovējumu kaut kur
sirds rajonā Rasija, piemēram, ja? Jo tā mēs bieži vien dzirdam, sludinam. Godīgi pateikšu, es neesmu dzirdējusi nevienu citu tautu. Diemžēl, mīļie, jāsaka, kā ir. Ja? Es neesmu dzirdējusi nevienu citu tautu, kas mēģina pasludināt, ka viņa ir tā izredzētā Kristus draudze, ja? Tikai tāpēc, ka viņi pieder šai tautai. Iedomājieties, kāda tā ir augstprātība. Ja? Tātad ir teikts, ka Kristus miesā ir cilvēki no dažādām tautām, ja? No dažādām lokācijām, ja? Jo Dievs ir nolicis cilvēkus dzīvot konkrētā laikā un konkrētā vietā, bet visi ir cēlušies no vienām asinīm, ja? Proti no Kristus asinīm, bet Dievam pieder un Kristus miesa ir, un debesu Jeruzālemes iemītnieki ir, un Dieva Izraels ir tie, kuriem ir Kristus gars, kuru mēs saņemam ticībā un nekā savādāk. Kā apostols Pāvils arī to jautāja galatiešiem, viņš viņiem prasa, ja, bet es gribu zināt, ja, kā jūs Kristus garu esat saņēmuši, ja, vai caur bauslības darbiem vai ticībā. Ja? Un mēs tad, protams, zinām, ka ticībā. Ja? Un tā tad bieži vien vēl tiek pasludināts tā, ka būtībā sanāk tā, ka tas, ko es tagad sludinu, daudzās vietās daudz cilvēku to uztver kā antisemītismu. Ja? Ka tātad tas ir kaut kāds pretgars pret ebrejiem. Ja? Bet es sludinu tikai to, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Un svētajos rakstos ir teikts, kam Kristus gara nav, tas Dievam nepieder. Un Kristus garu var saņemt tikai tas, kurš atzīst Jēzu Kristu kā Dieva dēlu miesā nākušu, kurš ir samaksājis par mūsu grēkiem un 3. dienā augšām cēlies. Ja? Un kas Kristu neatzīst par šo mesiju, par šo glābēju, par šo pestītāju miesā nākušu, tam arī nav iespējams piederēt Dievam šobrīd, jo viņš nevar tikt apzīmogots ar svēto garu, kas ir patiesības gars. Un vēl vairāk es pateikšu, ja, kad tātad šis antisemītisms, protams, tāds arī pastāv, un tas ir pilnīgi cits stāsts, kuru mēģina sapīt vēl kopā ar antikrista garu. Bet, mīļie, lai vai kā tas izklausītos, ja, diemžēl šis antikrista gars arī ir tas gars, kurš noliedz Kristu miesā nākušu, kurš saka, jā, Jēzus ir pravietis, Dieva pravietis, ja, aleluja, bet viņš nav mesija, un tas ir antikrista gars, kurš noliedz Dieva dēlu miesā nākušu, un diemžēl tieši šis uzskats pārsvarā valda tieši Izrēlā, tieši ebreju tautā, ja? Un grozies kā gribi, tā tas ir, tas ir tas, ko saka raksti, ja? Vai tad raksti arī nesaka, ja, ka tieši tur, kur mēs vismazāk to gaidām, ja, proti Dieva templī nosēdīsies antikrists, ja, Dieva tautas vidū, ja, kur jau arī būs, jau varbūt jau cilvēki pieņēmuši Jēzu, ja. Ok, tā ir ļoti dziļa tēma, ja, un, protams, ka to ir jāsagramo, ja, to ir jāsaprot, jāsalīdzina ar rakstiem, bet mēs nevaram vienkārši viegliprātīgi kaut ko pasludināt, ja, ka mēs krievi tikai tāpēc, ka mēs, redziet, neviens krievu uzvārds nav starp fašistiem, ja, tāpēc mēs esam Kristus draudze, ja, un tas nekas, ka šodien mēs izlējam nevainīgo asinis, vai ne? Tas jau nekas, vai ne? Tātad saprotiet, tas ir tas miesīgais redzējums, kas pilnīgi visus sagroza ar kājām gaisā, ignorējot gan Dieva vērtības, ja, gan svētos rakstus, to, kas ir pateikts svētajos rakstos, pasludinot kaut kādu savu patiesību. Ja. Un tur, kur ir teikts, ja, kad tātad svarīgi mums svētīt Dievu Izraēlu, mēs arī esam tas Dievu Izraēls, ja, debesu Jeruzālem, Dieva tauta, Kristus miesa, un tāpēc arī ir teikts galatiešiem 6. nodaļā, ja, kad
Jo nedz apgrēzīšana ir kas, nedz neapgrēzīšana, bet jauns radījums. Un kas šo ceļu ies pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dievu Izraēlu, pār Dieva Izraēlu. Tātad pār tiem, kam ir Kristus gars. Aleluja! Jā, mīļie, tātad šeit mēs atkal redzam ļoti būtisku atšķirību starp miesīgu redzējumu un garīgu redzējumu uz kaut vai tik ļoti nopietnu jautājumu, kā kas ir Kristus miesa. Ja? Un te mēs atkal saskaramies ar šo pantu, ar šo panta praktisku pielietojumu un nepieciešamību tajā pastāvēt, visu pārbaudiet, to, kas labs, paturiet. Āmen.